Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Līga Nagle, un tā ir mana kolēģe Laura Indrikova. Un šodien pie mums viesojas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas priekšniece Anda Rumjanceva. Labdien, Anda! Labdien! Ņemot vērā, ka labā prakse auditora profesijai paredz, ka auditu laikā ir nepieciešams pievērst uzmanību interešu konfliktam un arī korupcijai, tad auditors audita laikā arī skatās šos te riskus. Un šos te riskus auditors sauc par sarkanajiem karodziņiem. Un domāju, ka daudzi auditori ir saskārušies, kad šie te sarkanie karodziņi ir ne tikai riski, bet jau reāli interešu konflikts un korupcija. Un šodien runāsim par to, kā nošķirt faktu no reāla riska, kā nošķirt no potenciāla riska. Tāpat arī runāsim par to, kam ziņot, vai ziņot, un arī kāda tad ir kopumā iekšējo auditoru un kopumā auditoru loma šajā visā sistēmā. Un, Anda, tad vēlamies jautāt jums, kas tad ir korupcija, kas ir interešu konflikts un kā nošķirt vienu no otra? Jā, es teikšu, ka šie abi jēdzieni ir savstarpēji ļoti saistīti. Sākšu laikam par to vienkāršāko, bet tajā pašā laikam droši vien ar sarežģītāko, kas tad ir korupcija. Korupcija ir tāds sarežģīts sociāls fenomens, un mēs šo jēdzienu pazīstam jau kopš ļoti seniem laikiem. Ja paskatāmies tā vēsturiski, tad man nāk prātā droši vien raksti no Ēģiptes, kur faraona vezīrs rakstīja pamācības augstdzimušajiem jaunēkļiem, kā tad viņiem būtu jāuzvedās, ieņemot valsts amatpersonas amatu. Jāsaka, ka arī mūsdienās šis te jēdziens ir ļoti aktuāls, un es domāju, ka mūsu sabiedrībā katrs zina, kas ir korupcija, bet problēma ir tā, ka varbūt cilvēki neaizdomājas ikdienā, kā tas mūs ietekmē. Visi zina, ka tas ir slikti, bet neaizdomājas, ka tas, pieņemsim, ietekmē mūsu tādas vienkāršo sadzīvi. Protams, ir atšķirība arī starp korupciju, kurā, pieņemsim, tiek nodots pretiesisks labums dakterim un, pieņemsim, sarunāts iepirkums. Jo šis te sarunātais iepirkums ietekmē gan ekonomiskos faktorus, gan kropļo konkurenci un vēl daudzas un dažādas lietas, kas ietekmē mūsu valsts iekšējo drošību un tajā pašā laikā arī šo te ārējo drošību. Un kā mēs redzam mūsdienās, tad šai te iekšējai drošībai ir ļoti liela nozīme. Ir svarīgi, lai valstī nav šīs te korupcijas, un to mēs redzam salīdzinot ar to, kas notiek Ukrainā, ka līdz ar to, ka šie procesi ir sakārtoti valstī, nav šīs te korupcijas vai šie te riski ir samazināti, tad ir iespējamība arī stāvēt pretī arī šiem te ārējiem apdraudējumiem. Tādā ikdienā ar korupciju mēs, protams, saprotam tādas kukuļu ņemšanu, kukuļu došanu, starpniecību kukuļošanā, bet ir arī šī jēdziena plašāka nozīme. Un šādos gadījumos tad ar korupciju mēs saprotam arī visus tos mantiskos noziedzīgos nodarījumos, kur amatpersona gūst sev mantisku labumu. Tas var būt, piemēram, arī krāpšana vai, piemēram, piesavināšanās. Korupcija ir daudz un dažādu jēdzienu un definīciju, un viņi ir nostiprināti arī normatīvajos aktos, starptautiskajos normatīvajos aktos, un jāsaka, ka Latvijā, salīdzinot varbūt ar citām valstīm, šis jēdziens ir nostiprināts mūsu nacionālajā likumdošanā, tieši korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā, bet ja jāsaka tādiem vienkāršiem vārdiem, kas tad ir korupcija, un ko es parasti izmantoju, kādam stāstu, kas tas ir, tad tie ir visi tie gadījumi, kad valsts amatpersona izmanto savu dienas stāvokli, lai pretiesiski iegūtu labumu sev vai kādam citam. Kā jūs saprotat, tad šajos korupcijas tīklos cilvēki nenokļūst uzreiz, un parasti viss sākas ar šo te mazumiņu, un tas mazumiņš parasti varbūt arī nonākšana interešu konflikta situācijās. Kas tad ir interešu konflikts? Interešu konflikts atkal ir situācija, kurā valsts amatpersona nonāk, un viņai ir jāpieņem kaut kāds noteikts lēmums, kas ietekmē vai var ietekmēt gan pašu šo te amatpersonu, viņas radiniekus vai darījumu partnerus personiskās vai mantiskās ieinteresētības dēļ. Šeit ir arī droši vien ļoti daudz šo te piemēru.
Un tad es varētu varbūt ieskicēt, kas varētu būt šie tie personiskie un mantiskā ieinteresētība. Tad valsts amatpersonām, piemēram, domes priekšsēdētājs lemj par atzinības piešķiršanu sev un prēmijas piešķiršanu. Tātad mēs redzam, ka viņš ir personiski ieinteresēts. Otra varbūt tāda izplatīta parādība, kas ir valsts amatpersonām, tā ir šī te ielūkošanās datubāzēs, ko mēs nedrīkstam darīt kā valsts amatpersonas, jo mums šīs te datubāzes ir piešķirtas tikai dienesta pienākumu veikšanai, bet cilvēki mēdz aizmirsties, un tad domā, ka, pieņemsim, aizpildot kārtējo valsts amatpersonas deklarāciju, tad es varu iemest aci un paskatīties informāciju par sevi, par savu sievu vai bērniem vai nekustamajiem īpašumiem. Šeit ir jāsaka, ka tas ir traktējums kā atrašanās interešu konflikta situācijā, un tam var būt arī sekas. Ja runājam par mantisko ieinteresētību, tad tas noteikti ir ļoti vienkārši, to visi saprot. Tas ir gadījumi, kad, pieņemsim, arī pašvaldības vadītājs vai domes deputāts lemj sēdēs, un šajā sēdēs tiek izskatīts jautājums, pieņemsim, par prēmijas piešķiršanu sev. Šite ļoti bieži ir izplatīta parādība automašīnu lietošana, kad automašīnas tiek dienesta automašīnas tiek lietotas neparedzētiem mērķiem. Pieņemsim, dodoties pie kaut kāda daktera, pieņemsim uz vizīti Rīgā. Ja, tas mašīna ir piešķirta dienesta pienākumu pildīšanai, nevis personīgo mērķu sasniegšanai. Ļoti populārs, protams, ir arī šie te attiecībā uz radiniekiem, ir pieņemsim lēmumu pieņemšana attiecībā pret bērniem, sievām, pieņemsim kā piemērs varētu būt tehnikuma direktore lem par stipendiju piešķiršanu, un tad viņa piešķir šīs stipendijas visiem šiem studentiem, bet starp šiem studentiem ir arī viņas dēls. Ja? Tad šī arī būs noteikti interešu konflikta situācija. Līdzīgi ir arī, varbūt pieminēšu bieži šī automašīna izmantošana, kad bērni tiek nogādāti skolā vai dārziņos. Tās visas ir situācijas, kuras mēs nedrīkstam pieļaut, un kurās mums būtu jāizvērās, lai mēs nenonāktu interešu konflikta situācijā. Kā par šiem jautājumiem var veidot tādu vienotu izpratni organizācijā? Vai var veidot un kā vislabāk veidot par korupciju, par interešu konfliktu tādu vienotu skaidru izpratni, kā mēs kā organizācija pret šo te attiecamies? Es domāju, ka šeit ļoti labi var palīdzēt tieši šī iekšējā kontrolas sistēma, vai vadlīnijas, vai darba kārtības noteikumu ieviešana, šie ētikas kodeksi, un kurā ir skaidri un gaiši tad uzskaitīts, kas tad ir interešu konflikts, no kā mums būtu jāizvairās. Es domāju, ka tās būtu tās lietas, ko var veikt katrs vadītājs, lai mēs izvairītos no šiem riskiem. Un cik nozīmīgi ir izveidot šādu te iekšējās kontrolas sistēmu? Varbūt varat minēt kādu piemēru, kur šāda sistēma nav bijusi un tas noved līdz šiem te riskiem. Es teiktu, ka tam ir ļoti būtiska nozīme. Protams, ka valsts un pašvaldību iestādēm šī ir obligāta prasība, un tas ir noteikts ar likumu. Protams, privātajiem uzņēmumiem tā ir brīva viņu iniciatīva, vai viņi to grib darīt vai negrib darīt, bet jāsaka, ka es birojā strādāju jau ilgu laiku, un pa šiem gadiem esmu pamanījusi, ka tomēr ir šī tendence, ka uzņēmumi tomēr cenšas ieviest šo iekšējās kontrolas sistēmu. Protams, te var runāt arī par to, vai šī kontrolas sistēma ir uz papīra, vai arī viņa reāli darbojas. Ja. Tas ir liels jautājums, un no prakses es esmu redzējis, ka varbūt arī tas īstā nedarbojas, bet tiešām ir uzteicami arī daudzi uzņēmumi un valsts un pašvaldības iestādes, kuras ievieš šo sistēmu. Un, man liekas, pagājušā gadā bija arī Dēlnai iniciatīva Nulles tolerance pret korupciju, un daudzas kapitāla sabiedrības pievienojās šai iniciatīvai, lai ieviestu šo kontrolas sistēmu un lai mums tiešām visiem būtu izpratne par to, ko tad mēs īsti nedrīkstam darīt un kā novērst šos iespējamos interešu konflikta riskus. Varbūt jūs varat ieteikt arī kādas vadlīnijas, ko varētu izmantot organizācijas? Jā, noteikti ir šie ministru kabineta noteikumi, kas paredz, kā tad ir jāizstrādā, un arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojam ir izstrādātas savas vadlīnijas. Tās ir publiski pieejamas, un tās var apskatīt biroja mājaslapā un pasmalties tad idejas, ko tad mēs īsti tur varam darīt, ko mēs piemērot. Un droši vien ir arī gadījumi, kad ir kaut kādi jautājumi,
Kā to labāk izdarīt, tad es tomēr ieteiktu drošības labad, lai nav pēc tam pārpratumi, tomēr vērsties birojā un prasīt padomu, un es domāju, ka neviens nekad nevienam nav atteicis un noteikti dos tos labākos padomus, kā ieviest šo sistēmu. Un šīs te vadlīnijas, viņas ir nozīmīgas un izmantojamas gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan arī privātpersonām, bet privātajiem uzņēmumiem vispār kopumā. Tieši tā, jā, tās ir tāda iespēja, kur var pasmelties šīs te idejas, kā tad īsti to izveidot un kā ieviest uzņēmumā. Es gribētu varbūt arī akcentēt, ka varbūt par ko bieži arī neaizdomājas arī šos te kukuļošanas gadījumos, ka ikviena darbība, ko fiziska persona dara juridiskās personas interesēs, tā ir sodāma darbība, un līdz ar to, ja fiziska persona, piemēram, ir kukuļojusi amatpersonu, tad šīs te fiziskās personas pārstāvēto uzņēmumu var saukt pie krimināla atbildības. Un šeit ir ļoti svarīgi, jā, kā tad ir ievērot šie te iekšējās kontrolas sistēmas, vai ir bijuši tiešām viss ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē, jo tas būtu palīdzējis novērst šos te iespējamos riskus, lai šāda situācija neatkārtotos. No piemēriem es atcerējos gadījumu, kad mēs vērsāmies pret vienu lielu uzņēmumu, viņš bija kukuļojis amatpersonu Lietuvā, un tas kukuļa priekšmets bija rokas pulkstenis, dārgs rokas pulkstenis, gan arī 6000 viņš maksāja. Viņš bija noformēts kā sienas pulkstenis, un noteikti kādai personai uzņēmumā vajadzēja redzēt, kas tad tiek iegādāts, un diez vai tiek iegādāti sienas pulksteņi pa 6000. Ja? Un ja kāds būtu redzējis un pamanījis, varbūt varētu novērst šo te risku un nenonākt līdz sekām, ka šī te juridiskā persona tika saukt pie krimināla atbildības. Un sakiet, kā var nošķirt interešu konflikta un korupcijas risku no jau fakta, un vai ir kaut kāda nozīme summā? Risks tā ir iespējamība. Tas ir tas, kas vēl nav noticis. Fakts būs tad, kad jau ir kaut kas noticis. Ja runājam par summām, tad, protams, summām varbūt nav liela nozīme, jo šeit runājam vispār par to, kas ir kukulis un kas ir, pieņemsim, dāvana, ja? Un kukulis, jebkurā gadījumā, tas var būt arī, 5 eiro vērtībā dzēriens, kurš dots par kādu noteiktu darbību. Ja? Šeit svarīgi ir tas, par ko šī dāvana tiek doda, un šai summai noteikti nav nekādas nozīmes. Un praksē jau arī gadās, sākot no pelmeņu paciņām, mums ir bijis, ka šis ir kukulis, ja? Un beidzot ar kaut kā, es teicu, dārgiem rokas pulksteņiem. Ja? Tam nav izšķiroša nozīme. Nozīme ir par to, par ko tiek dota šī te manta vai šis te labums, tam ir šī galvenā nozīme. Labā prakse paredz auditoriem, iekšējiem auditoriem norādīt uz šiem te riskiem. Un varbūt tad jūs varat noraksturot, kāda būtu tā pareizā rīcība no vadības puses jau tālāk, tad, kad auditors ir, teiksim, ziņojis par šiem te riskiem, par kuriem mēs runājām jau pirms tam. Ja auditors īsti šo te faktu tā, ka nevar pierādīt, bet var norādīt uz risku augstākajai vadībai. Protams, auditors var norādīt uz šo te risku augstākajai vadībai, bet es aicinātu varbūt arī izvērtēt, vai šis ziņojums, ko ziņosiet augstākajai vadībai, nonāks īstajās rokās, vai tiks pieņemti kaut kādi pasākumi, lai novērstu šos te riskus. Ja? Tad, ja ir kaut kādas aizdomas un varbūt ir kaut kāda nesapratne ar šo te augstāko vadību, tad es aicinātu arī vienkārši ziņot birojam. Birojam ir ļoti plašas iespējas, kā to var izdarīt. Var gan nākt klātienē ziņot, var rakstīt uz e-pastu. Mums ir arī atsevišķi ziņošanas platforma un mobilā lietotne ziņo knapu, kur ir iespēja to izdarīt, kas ir arī pozitīvi birojam. Šī te iespēja ziņot anonīmi. Daudzās iestādēs nav iespēja ziņot anonīmi, jo tomēr prasa, lai cilvēks atklāj savu identitāti. Mēs pieturamies pie prakses, kas to drīkst darīt, un ja šī informācija tiešām kaut kādā mērā atbilst vai ir interesējoša, tad mēs viņu noteikti pārbaudām, un ir arī pozitīvi rezultāti, kā rezultātā mums ir arī pozitīvi piemēri.
Un es vēl gribēju piebilst, ka, jā, ka šobrīd auditors ir kā tāds mazais Sherloks Holmes, un viņam ir iespēja pētīt, izzināt, un viņš ir šī uzņēmuma iekšienē, un viņš var redzēt varbūt lietas, ko neredz citi. Mums jau pašiem arī nepatīk, ka mūs kādreiz mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, bet mūs varbūt cilvēks no malas redz skaidrāk un izrāda, ka varbūt tas nav pareizi. Un, manuprāt, auditors ir tā lieliskā funkcija, ko var izmantot, lai uzņēmums paskatītos uz sevi no malas un saprastu, varbūt mēs kaut ko darām nepareizi, varbūt mums kaut kas ir jāuzlabo, varbūt mums ir šie interešu konflikta riski vai korupcijas riski. Un, manuprāt, tā ir viena no labākajām iespējām, ko šobrīd var izmantot un panākt labāku rezultātu. Jā, jo kamēr tie ir riski, tikmēr arī iekšējais auditors faktiski var sniegt tādus ieteikumus, lai spētu arī pilnveidot to kontrolas sistēmu, ieviest kādas papildus kontrolas vai aktivitātes tā, lai mēs kā organizācija varam izvairīties no šiem riskiem. Un, vai spēt kaut kā saulaicīgi identificēt, ka šeit potenciāli kaut kas varētu būt. Jo skaidrs, ka tad, kad ir kāda situācija jau notikusi, tad iekšējais auditors jau faktiski tas vairs nav risks, tur jau mēs vairs nespējam darboties. Un vai jūs varat varbūt sniegt kādu piemēru, tad, kad vēl būtu iekšējiem auditoram jāziņo jau tieši knāp? Teiksim, ja mēs redzam, varbūt jau augstākā vadība nav ieinteresēti vai nepievērš tik lielu nozīmi šim te jautājumam, tad mēs varam ziņot, vai ir kaut kādas varbūt vēl situācijas, kurās būtu vērts iekšējiem auditoram sākt domāt par šo te ziņošanu vienā no tiem kanāliem, par kuriem jūs runājāt. Jā, es domāju, ka arī šeit var pasmalties varbūt šajās te vadlīnijās, tur ir arī norādīts uz šiem te iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ārvalstu amatpersonu, piemēram, kukuļošanu, vai šiem pašiem interešu konflikta riskiem. Un tiešām, ja jūs jūtat, ka varbūt šīm te augstākajām vadītājiem varbūt nevar uzticēties, tad noteikti jāizmanto šie iespēja un jāziņo. Un tiešām ir kaut kāds satraukums par to, ka jūs kāds sazīmēs, ka tas esat jūs, tad to var darīt arī anonīmi. Vēl ir šīs trauksmes cēlāju platforma, kas arī ir ļoti brīnišķīga iespēja, kurā arī paši uzņēmuma darbinieki var ziņot un izmantot šo iespēju, lai ziņot par nelikumībām, kas ir viņu uzņēmumā iestādē. Un jāatzīst, ka birojas arī ir viena no iestādēm, kas biežāk saņem šos trauksmes cēlāju ziņojumus un izskata, tad tā arī ir iespēja, ko jūs varbūt varat ieteikt darbiniekiem strādāt uz vietas, un varbūt ir kāds, kas vēršas pie jums, bet jūs varbūt kaut ko nevarat līdzēt šajā situācijā, tad tā arī ir iespēja. Un varbūt jūs varat vēl noraksturot sekas, kādas varētu iestāties, ja auditors vai arī kāds cits organizācijas darbinieks vai augstākā vadība nevēršas knāba gadījumos jau, kad ir konstatēts šis fakts. Tas, es domāju, ka attiecās uz jebkuru cilvēku, un ja jums ir kļuvis zināms par kādu korupcijas faktu vai izdarīt noziedzīgu nodarījumu, tad, protams, ir jāziņo tiesību sargājušām iestādēm, jo krimināllikums paredz arī atbildību par šo neziņošanu par izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Un, kā jau es teicu, arī pieņemsim tajos gadījumos, kad nestrādā šī iekšējā kontrole vai uzņēmuma vadība varbūt pievēr acis kaut kādām nelikumībām, tad tā sekas tieši juridiskai personai ir diezgan būtiskas, jo, ja vēršās pret šo juridisko personu, tad šīs sekas vai soda veids var būt gan likvidācija, gan mantas konfiskācija, un šobrīd arī naudas sods, un naudas sods ir pat līdz 50 miljonu eiro apmērā. Sakiet, vai ir kāds precedents, kur ir šie 50 miljoni, vai ir kāda likvidācija bijusi juridiskai personai? Tad mūsu lietās nav bijuši tik lieli sodi. Mums bija vienā no skaļākajām ārvalstu amatpersonu kukļošanas lietām, tie bija biroja pirmsākuma šādu lietu izmeklēšanā, un tur bija naudas sodi spāņu un turku uzņēmumiem. Tie nebija lieli, tie bija virs miljona, bet tobrīd šī sankcija bija ļoti maziņa, tobrīd sankcija bija tikai 3 miljoni uz to brīdi. Un tad pēc šiem gadiem tieši mēs arī vērsamies ar iniciatīvu, ka šie sodi nav pietiekami, kā ārvalstīs šie sodi arī ir daudz lielāki šiem juridiskām personām, un tāpēc šobrīd šie sodi ir līdz šiem 50 miljoniem. Jā. Liels paldies jums, Anda, paldies jums par sarunu.
Paldies, ka šodien klausījāties, pieslēdzēties Audita akadēmijas studijai. Es domāju, ka šī saruna bija vērtīga ne tikai mums, auditoriem, bet arī citiem, jo šie jautājumi nereti parādās mūsu dienas kārtībā. Un es domāju, ka mēs šobrīd, noklausoties šo sarunu, esam daudz gatavāki un zināsim, kā pareizi rīkoties. Paldies, visu labu!